visiem, kas šo video skatās, ieteiktu šo nometni noteikti. Ļoti forši pavadīju. Arī darbinieki ļoti patika. Visi tā ļoti atbalstoši, ļoti patīk runāties. Vienmēr, ja ir kādi jautājumi, var droši vērsties pie viņiem. Varēsiet izmēģināt un saprast, kas ir kaut kas tāds, kas ir jātrenē ikatram cilvēkam. Man patika mākslas nodarbība, ka mēs likām ģipšus. Man patika, ka bija tā fotoorientēšanās un ka mēs braucām uz kosmosa centru un veikli. Man ļoti patika ģipsēt rokas un taisīt roku formu. Man visvairāk patika uz kāļu hestu, tāpēc, jo tur bija mazāk jāiet, un mēs arī gājām garām smukiem skatiem. Kad es pirmo reizi atbraucu šo nometni un ieraudzīju segvejas, es biju ļoti pārsteigts, jo es nekad vēl tādas lietas nebiju redzējis. Tā bija ļoti interesanta pieredze ar tādiem braukāt. Man palika atmiņā vakardienas video filmēšana. Un arī to, ko es daru tagad, ir driftošana seta kursā. Un redzam, ka lielā ātrumā tuvojas mūsu nākamais velo sacensību dalībnieks finišam. Un jā, tik tiešām ir sasniegts finišs. Apsveicam ar Meridas riteņbraucēju. Labs vakars. Kāda jums bija trasīta? Kā šķita, grūta, viegla? Viegla. Kas bija varbūt, kas pārsteidza? Bija kaut kāds pārsteiguma momentiņš? Nedaudz. Kad jābrauc pēc zemi, to nav. Kaut kas bija kārtām saknēm, tur tāds diezgan mežains tāds. Tur normāli, bet tur bez zemi uzbraukt augšā bija grūtāk. Vispārīgi bija interesanti izmēģināt visus simulātorus un VR brilles, kas bija. Man ļoti patika pārgājieni, patika arī mākslas nodarbības, jo tur varēja tā vairāk atpūsties. Iebraucot šajā nometnē pirmā reizi ieejot, es biju pārsteigts par to, ka ir tik daudz šie gaming datori. Es nebiju paredzējis uz šo, kad būs tik daudz arī priekš spēlē. Man ļoti iepatikās to, kad man brīvi ļāva dronu lidot, jebkad, kad es vēlējos, izņemot, protams, nodarbību laikā. Man vairāk patika gan braukt ar segveju, gan arī šie droniņi.